Cilvēku iespējas patiešām ir neierobežotas, un to var redzēt, piemēram, ir Guinness rekordu grāmata, kur ir tie cilvēki. Tas jau nenozīmē, ka visiem mums ir jāceļ tādi svari, vai visiem mums ir jāuzstāda rekordu skriešanā, vai visiem mums ir vēl kaut kas jāveic tāds neiedomājams. Bet reizēm šīs te lietas mūsu dzīvē mēs vienkārši atmetam ar roku pat visiespējamākajām lietām. Mēs padodamies. Unikāla apbalvošanas programma ar vienotības sirdi paceļot pasauli, kuras ietvaros Šičinmojs izsaka atzinību visu gadgājumu cilvēkiem, kas gūdam panākums katrs savā darbības laukā, iedvesmojuši cilvēks un cēluši tās pašam. Līdz šim vairāk nekā 2000 cilvēki, piemēram, Nelsons Mandēla, Štefija Grāfa un daudz citi, visā pasaulē ir tikuši godināti šīs programmas ietvaros. Tad, kad tu sajūti, ka tu ne tu esi darītājs, tu esi tikai izpildītājs, tad tas ir vislabākais, bet tas nav tik vienkārši to sajust. Vismaz man ne. Reizēm tas atnāk pats spontāni šī sajūta, ka ne jau es to izdarīju, bet brīžiem jau kad ieslēdzās ego, kad ieslēdzās prāts, tad viņi saka, nē, tu to izdarīji, tagad tev jāsaņem ir nopelni. Viņš ne tikai raksta kaut ko vai runā kaut ko, bet viņš ar visu savu dzīvi izpauž tieši tās pašas idejas, par kurām viņš runā. Visu viņa dzīve ir tas, ko viņš runā un tas, ko viņš dara. Mums, normāliem un parastiem cilvēkiem ir tomēr jāguļas savs laiks un jāatpūšās, bet viņš praktiski visu laiku strādā, jo radīt to, ko viņš ir radījis, ja viņš strādātu mazāk, viņš vienkārši nevarētu. Viņš visu laiku ir kādā aktīvā darbībā. Miera skrējiens ir balstīts uz vienotību un uz to, ka visa pasaule ir vienota ģimene. Miera skrējiens ir starptautisks stafetes skrējiens, kur viņš ir dibinājis 1987. gadā. Šīs institīvas ietvaros vairāk nekā miljonus cilvēku 70 valstīs snieguši no rokas rokā aizdegtu miera lāpu. Visos 7 kontinentos miera skrējiens ir palīdzējis stiprināt draudzību un sadarbību starp dažādām tautām, kultūrām, sabiedrības slāņiem un pārliecībām. Tāds milzīgs prieks ārējs un ārējs dinamisms un iekšējs miers tanī pašā laikā. Un visbrīnišķīgākā sajūta ir kontaktā, saskaroties ar bērniem. Jo viņiem nav jāskaidro to, kā tas ir un kas tas ir. Viņi vienkārši jūt, ka tas ir kaut kas īpašs un tā lāpa, tas uguns, viņi paņem to lāpu un viņi jūt fantastisku prieku, viņi skrien uz priekšu, ka viņi tiešām sajūt to ar sirdi. Ne tikai mēs, teiksim, šī valstī skrienam, ka tas ir viss kopā. Tas notiek visā pasaulē. Visa pasaule pieskarās pie šī skrējiena. Visa pasaule pieskarās pie šīs te lāpas. Un mēs visi esam kopā. Tu savam iekšējām bērnam varētu teikt, ka mūsu dvēsele, tas ir vienmēr iekšējais bērns, jo dvēselē jau nav vecuma. Dvēselē nav ne 99, ne 16 gadi. Un, ja mēs jūtam to kontaktu un esam pie tā pirmā vota klāt, paši pie savējā, pie savas sirds, pie savas dvēseles, tad jau rodās kaut kas skaists. Šā gada 21. jūlijā apvienoto nāciju organizācijas darbinieki, diplomāti un godaviesi pievienojās miera filozofam un māksliniekam Šičinmojam, atklājot viņu 70 000 miera putnu zīmējumu izstādi. Kopš 1991. gada, kad Maltā tika uzzīmēts pirmais miera putns, Šičinmojs jau ir pabeidzis 11 miljonus putnu zīmējumu.
Es esmu cilvēks, kurš lūdzas, un ar savām lūgšanām es cenšos iedvesmot cilvēci. Es ticu, ka ik viens cilvēks ienāk šai pasaulē, lai paveiktu ko lielu un labu cilvēcei. Es cenšos iedvesmot katru cilvēku, neatkarīgi no vecuma, piepildīt savas dzīves mērķus šī dzīvē.